Mani sauc Anna Lakstiņa. Es spēlēju latviešu sieviešu hokeja izlasē un es uzbrucēju. Es sāku spēlēt hokeju savu brāļa Kārļa un Lolitas Andruševskas dēļ. Es vienmēr braucu skatīties, kā viņš spēlē, un vienā no spēlēm man pienāca klāt Lolita un prasīja, vai es negribu pamēģināt, pēc cik es vienmēr esmu halē tāpat. No tā brīža vienmēr esmu palikusi hokejā. Mani caur izlasi noskautoja no Banffas Sporta akadēmijas Kanādā, un tad tajā pašā gadā es pārvācos tur un spēlēju junior hokeju. Un tad pēc junior hokeja, tad pataisno uz NCAA, tur spēlēju Ņujorkas štata universitātē. Un šobrīd esmu atpakaļ Kanādā, kā spēlēju tur hokeju. Vienīgais, kas man ir iedvesmojis pašu, kas nav īsti saistīts ar hokeju, ir, ka man nezināms fakts, ka man bija Lemierre syndrome. Tā ir infekcija, kas rodās no strutojoša kakla. Es biju Kanādā, man pirmais junior gads, un tā ir ļoti, ļoti reta slimība. 18 no 20 cilvēkiem nomirst ar viņu. Un stundu laikā man atteica orgāni. Mani uzlika uz visiem iespējamiem vadiem, zālēm un veda uz Kalgarī uz ārkārtas operāciju, kuras laikā es nomiru. Un tad 3 dienas es biju komā. Un pēc tam 3 dienām es vēl nedēļām biju slimnīcā, man pateica, ka es nespēlēšu hokeju nekad. Un tajā momentā, kad viņš to pateica, es paskatījos, man bija treneri tajā laikā, istabiņā arī, un es paskatījos uz viņu, un es viņai teicu, viņš joko. Un viņš teica, ka nē, ka nespēlēs vairāk, tev ķermenis to neizturēs. Un pēc nedēļas biju uz ledus. Es biju komā ilgi, un pēc tam ārā no komas esot, es vienalga biju gultā. Man kājas bija roku izmērā, tad nebija muskuļi, tā kā pēc cik staigāšana man bija jāmācās. Un tad to apguvu, un pēc tam man likās, es tik ļoti gribēju atgriezties hokejā, ka man likās, ka kāpēc man būtu jāgaida. Un lēnām, protams, treneri man neļāva spēlēt uzreiz, bet katrs treniņš, katra svaru žāles treniņi, tad es vienmēr biju tur un kaut kā, es to sezonu pabeidzu spēlējot uz ledus. Notikusi nenormāla paaudzes maiņa. Mums komandā ir tik daudz jaunās meitenes. Liekas, ka pat pavisam nesen es biju viena no jaunākajām komandām, kas sēdēja uz soliņa un atbalstīja, kamēr pārējās spēlēja. Tad šobrīd esmu 3. vecākā komandā, kas liekas vispār nereāli. Ekspektācijām vienmēr jābūt augstām, es uzskatu. Un no hokeja no komandas skata punkta ekspektācijai vienmēr būtu jābūt uzvarēt. Es ceru, ka cilvēki nāks un atbalstīs, es ceru, ka cilvēki skatīsies. Mēs tomēr 10 gadus neesam spēlējuši Latvijā, un Rīgā mēs neesam spēlējuši vēl, tā kā es domāju, ka tepat visiem cilvēkiem apkārt, ka var atrast laiku, lai nāktu mūs un skatītos.